tagad pretuzbrukums, 4-2, kluba aizsargs izgājiens 1-1, Lauris Dārziņš 1-0, kura var uzvarēt jebkuru un arī zaudēt jebkuram, un galvenais neļaut rīzniekiem izvirzīties vadībā, jo tādējādi viņi iegūst pārliecību, un vēlreiz skatāmies netverams Laura Dārziņš šāviens 1-0. Nav pacelts Sergeja Karabānova roku un asumi Kautiņš, un noraidījums būs rīzniekiem pavisam noteikti Laurim Dārziņam. Sandis Ozoliņš arī tur nav ar kaut ko apmierināts. Pareizi jāizstāv savu partneru, un tas ir tas, kas iespējams mums trūka. Cipulis atstāja ripu Iguldenam, izdodas ieiet zonā, laba piespēle Niževijam, Niževijs Iguldens, metiens vārtī 2-0. Izmantojam skaitlisko vairākumu, lieliska saspēle. Un skatāmies Niževijs Iguldens no nērtās puses. Iguldens gulst otros vārtus 2-0. Spēlēts 13 minūtes. Īsti tik pie ripas. Miķels Redliks laužas uz priekšu. Cīņa par ripu turpinās un ripa vārtos. 3-0. Skatāmies vēlreiz atkārtojumā. Miķels pats tiek pie ripas un redz, ka tā nav piespiesta. Baksta un iebaksta to beigās vārtos 3-0. Lūk, ko dara Redliks, un šajā turcīņā pagaidām ir pārliecinoši labāks Jēkabs Redliks. Angipāns uzmundrina savu partneri. Jēkabs Redliks pārliecinoši dominē arī šajā cīņā. Rezultāts uz tablo 3-0. Kautiņš turpinās, un tikai tagad līnija tiesneši iesaistās. Petrovīckis ar Hosu. Hosa metiens vārtī! 4-0 Marcels Hosa un kļūst par KHL rezultatīvāko spēlētāju, labāko snaiperu. Skatāmies ne pa Petrovīcka kāju trāpu, un arī Ešs kapitulē šajā mačā 4-0. Tāds cīniņš tur vārtu priekšā aizstāvēja Ozoliņš savu vārtsargu. Ozo. Nu, tādu sauklu laikam pirmo reizi es dzirdu šeit arēnā Rīga. Jāneks bīstam. Lieliski piespēle. Jašiņš metiens un tomēr vārti. Viens metiens. Atkārtot un metienu jau vairs neizdevās. 4-1 Rīgas Dinamo uzvar konferences līderis.